Viss dzeltens rudenī, kad dzejas dienas nāk. Ar žoga rozēm šurp viss rainiskāk. Cits rudenis šo nenodedzinās. Vien rudenis pats un saule smiedamās. Ar šīm Jāņa Petera rindām dzejas dienas ienāk arī mūsu bibliotekā. Un mūsu viešņa šodien ir māksliniece, ilustratore un dzejniece Lotte Vilma Vītiņa. Lūdzu, esat laipni aicināti pie mums. Sveiki. Labdien. Jā, ar to vārdu nav tik vienkārši īstenībā man pirmā dzejoļu publikācija. Bija tāda avīzes kultūras fórums, un tas bija liels notikums. Man bija kaut kādi 15 vai 14 gadi, kad es dabūju tur pirmo publikāciju. Un diemžēl redaktori bija visus manus vārdus uzrakstījusi nepareizi. Kaut kādā veidā, bet tādām nelielām niansēm katrā vārdā bija kaut kāda kļūda. Un tad man zvanīja vecmāmiņa un prasīja, vai tas ir mans jaunais pseidonīms, un viss bija diezgan briesmīgi. Bet jā, man ir prieks pie jums būt atkal. Es jau biju 1 gadu, bet es tikos ar visādiem mazajiem saistībā ar grāmatu Dzejnieks un smarža, kas man iznāca 19. gadā. Un jā, un vispār esmu bišķi tā pieradusi tagad visu kaut ko ar bērniem darīt, un tāpēc jums būs tā, arī bišķi tāda bērnu iepazīšanās lieta. Es uztaisīju tādu ļoti īsu iepazīšanās prezentāciju, jo man likās, ka kaut kā tīpaši satiekot bērns un jauniešus, kad kaut kā nevar viņiem uzreiz vienkārši sākt lasīt kaut kādu nopietnu dzeju, ka vajag vispirms iepazīties. Bet es arī ar jums tad iepazīšos tādā veidā. Es nestāvu priekšā tajā prezentācijā. Es varētu izņemt vienkārši. Jā, tā tad. Jā, tā esmu es. Es saku čau. Un jā, man patīk zīmēt tādus mākonīšus. Jūs redzēsiet, es pēc tam jums parādīšu. Un tas ir gujemezis. Arī gujemezis man patiesībā patīk zīmēt. Jā, ar man ir tā, ka bērnībā visiem diezgan labi patīk zīmēt, bet es nezinu, vai kuram no jums joprojām patīk zīmēt? Lūdzu, paceļiet rokas. Jā, īstenībā diezgan liels procents, tā ir gandrīz puse, jo, man liekas, kad es biju tikko Skrundā, un es veicu šo pašu aptauju bērniem, un gandrīz pilnīgi visi bērni pacēla roku, daži nepacēla, bet no pieaugušiem pacēla vienu skolotāju laikam, un viņi bija, man liekas, varbūt mākslas skolotāji. Jā, manā gadījumā vienkārši ir sanācis tā, ka man joprojām patīk zīmēt, un es vienkārši to turpinu darīt. Un jā, es 4 gadus es nomācījos Jāņa Rozentāla mākslas vidusskolā, kur pasniedz mākslu, tur ir daudz jāglazno un jāzīmē un jāstudē daba. Un tad vēl 4 gadus es nostudēju Mākslas akadēmijā glezniecību, kur arī viss tas pats ir jādara. Principā tikai, es nezinu, bišķīt nopietnāk laikam. Līdz ar ko, es kaut kādus 8 gadus apmēram esmu pavadījusi zīmējot un glaznojot visādas vāzes un pudeles un plikus cilvēkus un tā tālāk. Un šobrīd rezultāts ir tāds, ka tas ir tas, kā es zīmēju pēc šīs garās izglītības. Bet man ir arī sajūta, ka tam visam ir bijusi nozīme un ka vai uzzīmēt kaut ko ļoti vienkāršu, tas prasa lielu pieredzi patiesībā. Es tā vismaz saku, tāpēc, ka es nezinu, kaut kā ir jāpamato tas. Jā, ko es vispār daru? Es jūs brīdināju, ka šī ir prezentācija paredzēta bērniem. Es taisu jogu, tas ir kaut kas, ko es pēdējā laikā daru, un es ļoti iesaku jums pamēģināt, tas ir nenormāli labi. Un it īpaši, man liekas, tagad, kad ir jārūpējas par savu veselību, un bieži vien tas ir, ir kaut kādas limitētas telpas, tad to mājās var ļoti viegli darīt. Tad es ēdu,
un arī guļu. Un man bieži vien ir dīvaini sapņi. Nē. Tad es braucu ar velosipēdu, skaļi klausoties mūziku. Tā es iztos, kad es braucu. Es satieku draugus. Tas ir ļoti svarīgi satikt draugus. Tas nav tā, ka es sēžu visu laiku vien mājās un rakstu ceļoļus. Un tad es arī lasu. Tas man arī ir svarīgi, bet es nekad nevaru izlasīt visu to, ko es tiešām gribu izlasīt, kā jūs šeit varat labi redzēt. Nu jā, un tad es arī rakstu un zīmēju, kas ir diezgan liela daļa šobrīd no manas dzīves. Un tā bija īstenībā visu prezentāciju. Un galvenokārt šobrīd darbojos ilustrācijā. Es reizēm zīmēju arī komiksus. Un es paņēmu arī šādus tādus vizuālus materiālus, kas arī, daļa no tiem varbūt vairāk interesētu bērnus, bet īstenībā es domāju, ka nē. Es varētu palikt to statīvu, varbūt. Jā, es varētu mazliet pastāstīt un padot jums apkārt paskatīties. Un tad es varētu jums pastāstīt arī par grāmatām un kaut ko nolasīt un tā. Jā. Es stāvēšu. Jā. Paldies. Jā, šitāk saku. Jā, es paņēmu līdzi divus tādus, šis ir tāds formāts, viņš saucās Leporello, bet patiesībā vienkārši akordeons. Un šīs man vienkārši likās, ka bērniem varētu ļoti patikt, bet man liekas arī pieaugušiem var patikt. Tā ir Vecrīgas karte, bet tur vienkārši ļoti daudz kas notiek, un tur ir tāds Rīgas gailis, kurš pastaigājas apkārt. Un otra arī tādā pašā formātā grāmatiņa ir par suni, kurš dodas pastaigā tieši tādā agrā rudenī, tā kā tagad ir. Grāmatiņa saucās kāda silta diena. Un tas suns principā vienkārši dalās ar visādiem saviem novērojumiem. Un viņš dodas tādā pastaigā, un tad tur ir viņš iet cauri veselam mežam, un tur arī ir dažādi visādi, es nezinu, kā būtu nosauc. Dažādi forši draugi, kas tur sauļojās vai lasa sēnes vai citē dzējoļus un tā. Un tad viņš pastaigas beigās viņu gaida lūk šis draugs uz mīkstas piknika sedziņas ar vīna pudeli. Tāda grāmatiņa. Tad vēl es paņēmu tāda grāmatiņa, kas skatās zīns. Es nezinu, vai jūs zinat, kas ir zīns, bet zīns ir principā, man liekas, ka bija vēl latviešiem tāds pašizdoklis, kas nozīmē, ka zīns varbūt, piemēram, es mājās izdomāju, ka es gribu uztaisīt komiksu grāmatu, un es viņu izprintēju uz savu mājās printera 5 eksemplāros. Es to varu saukt par zīnu. Tas ir kaut kas ir tā kā nav lielā tirāžā, vai ir kaut kāds super dīvains, vai ir tādā ļoti, ļoti nišā, vai un tas varbūt arī, piemēram, vienkārši tikai zīmējumi, vai ļoti, ļoti brīvi. Un tagad daudz kur arī pasaulē notiek visādi zīnu festivāli un viss kaut kas, kur ir gan mākslinieki, kas ir tieši ar ilustrāciju strādā, vai ar komiksiem, vai kaut ko tādu. Un šo zīnu izdeva viena arī neliela izdevniecība Vīnē, kas izdod tādus zīnus. Un viņš ir tāds eksistenciāls dabas par dārzu, par dabu, par nāvi, visādām tādām vientulību, visādām tādām svarīgām lietām. Diezgan arī, laikam es zīmēju ar zīmolu un ar tušu, tādās tehnikās. Un, es vispār galvenokārt arī pēdējos gadus strādāju tieši ar tušu, un es strādāju vai nu ar spalvu, vai ar rotu, un tad visbiežāk apstrādāju datorā pēc tam. Vēl es paņēmu līdzi, es dažreiz zīmēju arī komiksus,
paņēmu līdzi 2 komiksu grāmatiņas. Latvijā ir īstenībā tāda izdevniecība, kas saucās Kuš, vai kāds no jums ir dzirdējis par Kuš? Kāds ir dzirdējis par Kuš komiksiem? Kāds? Jā. Jā, viņa ir īstenībā ļoti brīnišķīga izdevniecība un ārzemēs ļoti novērtēta un saņēmusi visādas balvas, bet vienkārši ar tiem komiksiem ir tā, ka cilvēki arī pārāk nesaprot, kas ir komiksi, un tad arī cilvēkiem bieži vien liekas, ka komiks ir tikai supervaroņu komiksi vai komiks ir tikai bērniem, un principā mūsdienās jau tas tā vairāk nav, un ir ļoti plašs visādas spektrs, kādi var būt komiksi, un Kuš ir latviešu izdevniecība, bet viņi izdod ļoti daudz arī tajos, šīs ir tā kā komiksu antoloģijas, tur ir daudz dažādi mākslinieki iekšā, un liela daļa no viņiem ir ārzemju mākslinieki, bet viņi katru reizi publicē arī latviešu māksliniekus, un šajos abās antoloģijās ir arī mani komiksi, šai antoloģijai es taisīju vāku. Jā, šis bija laikam par dabu. Tā kā augu spēks ir šī komiksu grāmatiņas tēma. Un jā, tur ir tāds kaut kāds tāds self-help komiks par to, kā rūpēties un mīlēt sevi. Man bija tāds aktuāla tēma, joprojām ir. Un šajā grāmatiņā savukārt man bija komiks, kuram es izmantoju dzejoļu tekstu. Es dažreiz mēdzu tā darīt, bet bieži vien tā kā ir arī mazliet grūti to tekstu integrēt kopā ar attēlu, jo viņš ir tik kaut kāds pats par sevi jau, un tad dažreiz ir grūti. Bet šodien es mēģināju tieši vienu konkrētu dzejolī uzzīmēt kā komiksu, un pati viņu iztulkoja kaut kādu tur apmēram. Jā. Depresīvais komiks bišķīt. Jā, un šim tēma ir imperfect shapes vai tā kā kaut kādas neideālās formas. Bet jā, es arī padošu šīs apkārt. Jā, un tad tās grāmatas, no kurām es kaut ko varētu nolasīt, ir mana dzejas debijas grāmata Meitene un grāmata Ūdenstornis, kas ir, jums ir viņa bibliotēkā jau vēl nav, laikam vēl nav. Jā, Ūdenstornis, jā, labi, es varu sākt. Meitene, jā, es pat nezinu, ko tur daudz var pastāstīt, bet Meitene ir dzejoļu krājums, kur ir vairākus gadus rakstīti dzejoļi, apkopoti vienā grāmatā, kas ir kaut kādā mērā tāds arī meitenes portrets varbūt. Un, jā, un Ūdenstornis ir sākotnēji tapa, tāpēc, ka es vēlējos sadarboties ar izdevniecību Liels un Mazs. Tā ir ļoti brīnišķīga bērnu grāmatu izdevniecība. Un man likās, ka tā būs bilžu grāmata, ka mēs taisīsim kaut kādu bilžu grāmatu, bet tad man sāka nākt ārā viss šitais te, un mēs sapratām, ka tā nebūs bērnu grāmata, bet ka tas būs jauniešu auditorijai, un patiesībā jauniešiem arī ļoti pietrūkst laikam kaut kādā ziņā literatūras, ir īpaši tādā Latvijas kontekstā, ka būtu latviešu rakstnieki, kas rakstītu tieši jauniešiem, un vai kaut kādi vispār jauni autori, kas rakstītu jauniešiem. Tā kā tur tas viss ļoti labi sakrita. Un Ūdenstornis ir ļoti arī tāda man personiska grāmata, jo grāmatas galvenā varone ir meitene, kas dzīvo mazpilsētā, un tajā mazpilsētā, kurā viņa dzīvo ūdenstornī. Un tajā ūdenstornī viss ir iespējams. Un jā, tas ir kaut kāds tāds manis pašas iekšējās pasaules portretējums, kā es jutos tad, kad man bija kaut kādi 14 vai 13 gadi, un es biju izveidojis pati sev tādu iekšējo kaut kādu pasauli, kurā bija iespējams dzīvot un no vienas puses tā kā distancēties no tās realitātes, kas tev ir apkārt, kas mazpilsētā ir kaut kā tā, mēdz būt
kad nekas baigi nenotiek dažreiz, un tu esi jauns cilvēks, tad tu sāc vienkārši iztēloties, kas varētu notikt. Jā, es varbūt tad vispirms noslēgšu kaut ko no ūdenstorņa. Un ūdenstorņs arī ir, atšķirās ar to, ka tur ir diezgan daudz ilustrācijas. Tur ir gan arī tā kā katrā lapā ir kāda ilustrācija. Tur ir arī daži dzejoļi, tur ir arī ļoti īsi komiksi. Tas formāts ir tāds ļoti kaut kādā ziņā mans, tāpēc, ka tas ir kaut kas tāds, ko es vienmēr esmu darījusi, ka es gan rakstu, gan zīmēju, un tas viss ir kaut kādā tādā vienotā kopumā, un tad, tas arī šeit ļoti labi parādās. Un es varētu nolasīt dažus fragmentus. Es nolasīšu pirmos 2 gabaliņus, kas ir tāds ievads visai tai ūdenstorņa lietai. Un, tad es nolasīšu vēl šo to. Es dzīvoju mazpilsētā. Pilsēta ir pelēka un skola ir pelēka. Šeit es dzīvoju ūdenstornī. Tuvošanās. Šķita, ka ūdenstornis man lēnām tuvotos. Vai es tuvotos ūdenstornim? It kā tornis būtu takas vienā galā, bet es pati otrā. Taka pamazām kļuva īsāka un īsāka. Kādu dienu es stāvēju pie torņa durvīm. Tad es pārkāpu slieksni. Es biju iekšā tornī. Skola. Man patika pa ceļam uz skolu uzkavēties ūdenstornī. Tur rīts bija citāds. Varēja ilgi palikt gultā, pētīt koka griestus un domāt domas. Visādas savas domas. Skolā jādomā par citām lietām. Jārisina uzdevumi, kaut kas jāiegaumē, jāpiņķerējas ar vienādojumiem, līdz sāk sāpēt pirksti, vai jāmet cietas bumbas vēsā sporta zālē, kur smird pēc zeķēm. Starpbrīžos es nolīdu kādā stūrī un atvērusi nelielas durtiņas skolas zaļajā sienā, nonācu uz torņa čīkstošajām kāpnēm, kuras tumsā izgaismoja sīkas, kustīgas maldugunis, kā maziņas krāsainas papīra laternas. Par zirgu. Ilustrācija ar zirgu. Torņa kāpnēs parādījās neliels, gaiši zils zirgs. Tas bija mazs, uz tā nebija iespējams jāt, bet tas, protams, arī nemaz nebija paredzēts jāšanai. Tas bija draudzības zirgs. Guļ kaigalī, kad ir bēdīgi zirgs. Spēlējas ar nokritušiem āboliem zirgs. Vienkārši, skaists un samtains, ko noglāstīt zirgs. Tāds bija zilais zirgs. Pretīgais zīmogs. Galvenā problēma ģimenes sajietos, protams, ir tā, ka pilnīgi neviens tevi nesaprot. Un visi uzspiež tev bērna zīmogu. Nomācošu, derdzīgu bērna zīmogu. Pieaugušie dzer vīnu un ēd rasolu, vecmāmiņas tev spiež rokā šokolādes konfektes un mazi bērni grib ar tevi draudzēties. Pieaugušie uzdod dīvains jautājumus un reizēm sāk runāt par tevi tā, it kā tu pati nemaz nebūtu turpat blakus. Un viss, kas tu esi bērns. Viņu bērns. Un tas tāds sirsnīgs veltījums manai ģimenei. Es nolasīšu par rakstniekiem. Tā ir, ja salasās daudz grāmatas, tad tavā ūdenstornī sāk dzīvot rakstnieki. Ūdenstornī es ļāvu dzīvot arī dažiem rakstniekiem. Viņi neko īpaši daudz nedarīja. Domīgi pārvietojās pa torņa telpām, sēdēja uz palodzes un raudzījās laukā. Kamēr biju skolā, rakstīja savus romānus vai skumjas poēmas. Iestājoties vakaram, mēs tikāmies pie lielā apaļā galda, un es klausījos viņu sarunas.
Viens no rakstniekiem vienmēr ļoti daudz smēķēja un nācās atvērt apaļo lodziņu, lai ielaistu gaisu. Bija rakstnieks, kurš alaši svaidījās ar rokām un citēja pats savus darbus, dzejnieks, kurš visu sacīja atžgārni un kuram kabatā bija paslēpta puķe. Dzejniece, kuras kurpju zoles bija nodilušas, kura ilgi lūkojās glāzē un reizēm sāka raudāt. Rakstniece ar šauros seju un garajiem pirkstiem, viņa bija kā staigājoša migla. Viņas garās kleitas audums aizķērās aiz skabārgas. Protams, lielu daļu no tā, ko viņa teica, es nesapratu. Rakstnieki brīžiem bija ļoti asprātīgi. Tomēr pēc dažām stundām visi sadrūma, kļuva bēdīgi un noguruši un izklīda torņa tumšajos kaktos. Pilsēta. Šis veltījums vispār visu šī grāmata daļai, protams, ir veltījums mazpilsētai Slokai, bet jā. Es nedusmojos uz šo pilsētu. Tikai reizēm tā mani nomāca. Tas vienkārši ir jocīgi, ka pasaulē ir augsti kalni, zaļas palmas, saulainas pludmales un tūkstneši, bet es esmu šajā pilsētā. Ir tāda pilsēta kā šī, un šajā pilsētā esmu es. Tad viena nodaļa ļoti īsa par to, kā ir būt ūdenstornī. Nodaļa saucās Viena kāja. Kad tu esi ūdenstornī, tu it kā spēr milzīgu soli. Ar vienu kāju tu stāvi, teiksim, ēdnīcā, bet tava otra kāja ir tornī. Un to var redzēt pēc acīm, ka tu esi tornī. Tas varētu būt arī slēdzis. Čik, čik. Čik, esmu šeit. Čik, esmu ūdenstornī. Ko tu skaties? Bet es nemaz neskatos. Es esmu ar vienu kāju tornī. Es varētu nolasīt to kādu varbūt dzejoli no šīs grāmatas. Dzejos saucās Ūdenstornī. Ūdenstornī puķe nenovīst. Ūdenstornī vectēvs nav nomiris. Ūdenstornī dzied mazie putni, čirkst tievie sienāži. Ūdenstornī ielīst silta saule. Ūdenstornī, ūdenstornī, mūzika no visām pusēm nāk man pretī. Ūdenstornī mani vārdi vēršas vardēs, mākoņos, medūzās. Ūdenstornī skatos savas atmiņas, kā melnā kinoteātrī. Ūdenstornī raudu, ūdenstornī guļu ziloņa mugurā. Ūdenstornī tētis atkal ir lidojošs pūķis. Ūdenstornī ieauga virši. Ūdenstornī mana gulta ir magnolija. Ūdenstornī laternas neizdziest. Ūdenstornī mazais brālis kļuvis liels. Ūdenstornī uzplaukst mani noslēpumi un smaržo skaisti un smagi. Ūdenstornī no griestiem karājas šūpoles. Ūdenstornī es peldos ūdenī. Ūdenstornī, tas varētu vēl vienu dzejolīt nolasīt no Ūdenstorņa. Tas ir tāds pusaudžu mīlestības dzejols. Kas saucās Atstātais ūdens. Man ir maza mūzikas lādīte, kas spēlē tavu balsi, un man ir sāpes, spožas laivas, tās ceļo manā ķermenī. Un tā es dzīvoju, nesdama sevī līdzi mūsu mūziku, tavas kurpes, oranžo bumbiņu. Es staigāju, un manas kurpes ir pilnas ar smiltīm. Es staigāju, nemitīgi nesu
ūdeni, ko tu manī atstāji. Tad es varētu kaut ko nosīt vēl no meitenes. Teorētiski tā skaitās jauniešu grāmata, un šī neskaitījās jauniešu grāmata, bet viņa tāpat ielika jauniešu žūrijā. Tāpēc es vairs nezinu, es īsti vairs nedomāju par to, kas ir pieaugušiem un jauniešiem. Tam nav nozīmes vienkārši. Meitene ir sadalīta vairākās nodaļās. Pirmā no nodaļām saucās par meiteni. Un es varētu nolasīt kaut kādus tekstus no tās, un tad vēl dažus. Beidz kasīties, vārā meitene, kāpēc tik bēdīga, milzīgā mētelī, tava nelielā seja, tik līdzīga brālim, kas pāraudzis tevi, izstiepies kā kāršroza. Ko tu domā? Un kāpēc nobijies, nekasies? Vari apgulties siltajā midzenī, rokā sažmiedzis, pelēko cepuri, pats nedzird, kā miegā griež zobus, divus baltus zāģus. Smiltīs atrastais cirslis vai kurmis, sastindzis satrauktā aprisē. 2000. Ar māsīcu izdomājām savu valodu un dzīvojām dārza kokos. Ēdienu uzvilkām ar virvē iesietu grozu un žagām plūmes. Skatījāmies caur binokli. Telts. Viss pārakmeņojies, saspiests, slapjš, kāda tumša telts, gliemeži bez čaulām. Un kas būtu jādara, kad atradi un izvēlējies mani no visām meitenēm pie ugunskura? Vai vispār bija tāds ugunskurs, pusauģa formas, ir tik nenoteiktas, neveiklas, kad padod citai pudeles pilnas ar pulsu, nozīmīgā aplī un tumsā, ir jādara tumsā, bet tu biji gudrs, tev bija lukturītis. Silts stars pārslīdēja manai sejai, kas gandrīz saplīsa tā gaismā, un es sniedzu tev dārgāko, kas man bija, vairākus gadus krātās ilgas, kā tādus nogrieztus matus kartona kārbā. Tā ir vārīga, noslēgta telpa, kur atrasties. Telts, kustas divas mēles, bet viena otru neatceras. Es esmu meitene, un ir pārāk karsts, lai atrastos Rīgā. Man ir tūzna uz labā papēža, jo vakar staigāju baltajās kurpēs ar mazajiem papēžiem, un tās nebija ienēsātas. Es spēru mazus soļus un dzēru sarkanu vīnu un stāstīju par savām emocijām un bildu. Cerams, es neizklausos galīgi traka. Naktī mērcēju jauno krekliņu, lejot pārmērīgu daudzumu mazgāšanas līdzekļa. Es zināju, ka tiešām pārspīlēju. Krekliņš bija ļoti balts, uz tā 3 nelieli traipi, kas laikam uztašķījās, šūpojoties papīra glāzei, kad bijām ceļā uz parku skatīties neglītos krupjus. Pēkšņi gribas roku iebāzt krāsnī. Kāda skaņa, kad ledus skrien pa ledu, un kāda, kad roku iebāž krāsnī. Tad es pastīšos vēl no citām nodaļām, šo to nolasīšu. Kad tas caurvējā saruka, bāls un atdzisis,
Es pamodos no skaņām un pelnu garšas. Es nespēju noticēt, ka tas ir sarucis. Slīdēju uz priekšu, bet neko nesapratu. Tikai jūtu mitrumu, dzirdēju suņus klepojam, nojautu, ka man garām paslīd akmeņu rindas. Jūtu, ka man vēderā guļ neizšauta petarde, pilna ar pelniem. Jā, mīlestības ceļos vēl viens no šeit jānolas. Papīra tūta, karstu kastaņu. Ārā ir 1. novembra diena. Tava roka anatomijas kabinetā. Mēs strīdējāmies par Bukovska dzējoļiem. Es raudu par Lašiem Maksimā. Es nesaprotu, kāpēc es raudu. Tava mamma nesaprot, kāpēc mēs guļam, kad ārā ir gaiša diena. Sen atpakaļ pie jūras bija drausmīgā ziema. Tava biezā jaka. Pirmkārt un galvenokārt, tu iemieso visu silto. Man gribējās, lai tu paliec. Nezini, ko iesākt. Pieskaries manai potītei, dzeltenās ziemas zeķu biksēs. Vēl viens mīlestības dzējos, bet tikai šis ir veltīts manam mazajam brālim. Viņš patiesībā sastāv no 2 daļām. Es sākšu ar 1. daļu. 1. Silta un sāļa jūra, rozā ausīm, zaļām ūdens zālēm, šūpojies viļņos, kā smejošs zvārgulis. Ar šitādu grimasi es turu tevi, lai tu neaizpeldi. Tur bija smiltis un sāls. Cik gan neizturami redzēt tevi izaugam no jūras. Man rokās arhaiska kamera nespēja notvērt milzīgo, silto ūdeni, kas viļņojas pie taviem ceļiem. 2. Es lasīju Marta Pujāta dzejoli par ūdeni un maigumu. Es iemācījos to no galvas. Bolderājā centos noskaitīt vienai meitenei. Es arī gribēju uzrakstīt dzejoli par ūdeni un maigumu. Uzreiz zināju, ka tas būs par brāli un par to, kā mēs bijām jūrā un kā es viņu turēju aiz padusēm un viņš šūpojās viļņos, iegrimis ūdenī, priecīgi saviebies. To, kādas viņam bija ausis un smiekli un cik tas bija labs un laimīgs brīdis. Tad par to, kā viņš ir izaudzis. Viņam vairs nevajag, lai viņu tur viļņos. Viņš stāv seklumā pats. Šodien viņš ļāva man gulēt savā augstajā gultā ar telts jumtu un mīksto Ikea trusi un kutināja man nāsis ar peļu ūsām. Mēs ilgi viens otru kutinājām un es aizmigu uz vēdera. Es nolasīšu varbūt vēl 2 dzejojus. Viens no šiem dzejojiem. Šis ir pats vecākais dzejolis, kas šajā grāmatā, kur es uzrakstīju 2012. gadā, laikam. Pārējie dzejoļi bija pārāk drausmīgi un netika iekšā. Šis man vēl likās mīļš. Viņš saucās, viņam nosaukums arī 2012. Gaiss gan gluži kā to dienu, kad lasīju dzejoļus pie Raiņa laustajām priedēm. Tajā dienā, kad nomira vectētiņš un pludmale bija pielieta pavisam dzeltena. Es katru rudeni rakstu par rudeni,
paukšķošiem kastaņiem un tam līdzīgi. Man patīk tavas bālās pēdas, kas ļapato pa slapju un tumši zaļu zāli. Es arī bradāju savā nodabā. Mūsu rajonā nevienas nokritušas lapas, tikai veci vīri, kā sakumpuši ēzelīši, un vējš no ziemeļiem pūš mūsu matus pāri pagalmam. Es nobeigšu ar šo dzejoli. Tas, ko es vēlos, izvārīt zupu un tajā dalīties. Es nezinu, paldies. Jā, es ļoti priecāšos atbildēt uz jautājumiem. Mikrofons nestrādā. Kā vispār ir jaunam cilvēkam tikt pie krājuma, kad droši vien tā mērķiecīgi gājus to, vai vienkārši viss notiek pats no sevis tādā plūsmā? Paldies par jautājumu. Vispār tas viss, manā gadījumā nebija savā ziņā tik vienkārši, bet beigās tomēr bija. Bet, es sāku rakstīt dzejoļus tad, kad man bija kaut kādi 14 gadi varbūt. Un, tad, kad man bija, 15, 16 gadi, tad es lasīju dzejoļus kaut kādos bāros uz galdiem vai kaut kas tāds. Tā kā es biju ļoti aktīva vienu brīdi tajā kaut kādā dzejas lietā, un man bija visādi draugi, kas rakstīja dzejoļus, un mēs piedalījāmies visādos lasījumos un tam līdzīgi. Bet tad kaut kādā vienā brīdī man kaut kas notika, un man vairs tā nerakstījās, un tad bija periods, kad es izdomāju, ka varbūt man vienkārši vairs nevajag vispār rakstīt dzejoļus. Un tad es kaut kādas, kaut kādu laiciņu, gadu varbūt, vai 2 varbūt, es arī nerakstīju dzejoļus, bet tād vienā brīdī es sajūtu, ka es jūtu tādu dīvainu greizsirdību pret citiem dzejniekiem. Man likās, ka tas galīgi nav normāli un veselīgi, un es saprotu, ka man kaut kādā veidā man ir jāatsāk rakstīt, jo es vienkārši citādāk jūtos nelaimīgi. Un tad kādu laiciņu es rakstīju pati pie sevis. Es pilnīgi nevienam neko nerādīju, jo man bija ļoti bail kaut kā pēkšņi, ka ja es kādam parādīšu un viņi kaut ko pateiks, es vairs nevarēšu vispār parakstīt. Un tā es viņus ilgi pie sevis glabāju un šausmīgi ilgi pie viņiem strādāju, līdz kamēr katrs tas dzejols bija tā apstrādāts, ka tur vairs nevarēja neko izdarīt vispār. Un tad es tos dzejoļus vienā brīdī saņēmos nosūtīt Artim Ostupam uz Punktum magazīnu, kas ir interneta portāls, kur ir literatūra un filozofija un tādas lietas. Un tas vispār bija šausmīgi, un man trīcēja rokas, un es nezinu, bet beigās Ostups atbildēja, ka forši dzejoļi, un tā kā publicēja, un viss bija ok. Un kaut kā pamazām tas man palīdzēja atgriezties visā tajā literatūrā, un tad pamazām arī tas viss kaut kā nonāca līdz tam, ka jātaisa grāmata. Bet, patiesībā tas smieklīgais stāsts par grāmatu bija tāds, ka es biju sarīkojis viens dzejas lasījums, un ir tāds dzejnieks Semjons Haņins, viņš ir krievu dzejnieks, bet viņš dzīvo Rīgā, viņš raksta krieviski, bet viņam ir arī atzejotas grāmatas, un tie lasījumi beidzās, un atnāk Semjons Haņins, viņš saka, ka viņam ļoti, ka viņš viss ir palaidis garām, kas vispār ir noticis, un tad es teicu, ka viņš neko tādu nav palaidis garām, jo pirms tam man tieši mans viens vecs draugs bija pateicis, viņš teica, ka viņš ir manī vīlies, ka man sot kaut kādu ikdienišķi dzejoļu, un ka viņš gaidīja, ka būs Rilke, bet nebija vai kaut kas tāds, un tad es teicu Haņinam, ka viss ir ok, jo tiesot bijuši ikdienišķi dzejoļi, un tad viņš teica, jā, bet man tieši tādi patīk, vai tu vari man atsūtīt? Tad es viņam nosūtīju tos dzejoļus,
Un tad viņš teica, ka to grāmatu vajag izdot grāmatu. un tā es arī beidzot kaut kā saņēmos. Man vajadzēja laikam, vai kāds no malas man pasaka, ka viss ir pienācis tas brīdis un nav ko čakarēties. Un jā, arī beigās redaktors arī bija Artis Ostups, tieši tāpēc, ka jā, es jūtos viņam kaut kā pateicīgi, ka viņš mani atgriez atpakaļ tajā visā. Jā, garš stāsts. Bet, jā. Jūs esat ieguvusi Jāņa Baltvilka balvu. Pastāstiet lūdzu par to. Tur nav nekas vajag daudz, ko stāstīt. Tas vienkārši bija ļoti liels pārsteigums, tāpēc, ka, es nezinu, tas tā kā ir, Latvijā labākā balva, ko tu vari saņemt, ja tu kaut ko dari bērnu literatūrā. Un, jā, es galīgi nebiju gatava tam, godīgi sakot. Bet tas, protams, ir šausmīgi liels pagodinājums un tam līdzīgi. Un, jā, man liekas tā, ar pirmo grāmatu dabūt to balvu, tas ir kaut kāds tāds, kaut kas bija šķiet nesaprotams, bet tas bija ļoti skaisti, jā. Un es nezinu, bet es nevaru atbildēt neko vairāk, to lēmumu pieņem žūrija. Un es tikai smaidīju un saņēmu balvu. Bet tā jau, protams, jā, ļoti skaisti. Tā, man liekas, arī ir skaistākā balva, kur var saņemt. Viņa ir tāds porcelāna kuģis, kurā iekšā ir balts vilciņš, un viņš lasa grāmatu. Šausmīgi skaisti dāvana. Jā, balva. Jā, paldies. Cik tu pati seko līdzi, ko tavi vienaudži raksti izdod, kas vispār latviešu dzejā notiek aktuālajā, izdotajā? Es tā cenšos kaut ko palasīt, jā. Nav tā, ka es lasu pilnīgi visu, kas iznāk, tāpēc, ka iznāk ļoti daudz kas, bet tā aptuveni es sekoju līdzi, un arī ir, teiksim, mums bija tāda grāmata, kā pārvarēt niezi galvaskausā, ko izdeva Valtera Dakša izdevniecība, un tur bija vairāki tādi jaunie autori, arī tā skaitā Kirils Ēcis, Marija Luīza Meļķe, Lauris Veips, Raimonds Ķirķis, Anna Belkauska, varbūt vēl kaut kas. Un kaut kā mums arī tad, kopš tā grāmata iznāca, mēs kaut kā bišķīt arī jutāmies kā tāds, bišķīt tāda kaut kāda viena paudze vai es nezinu kas. Un tad, jā, ir diezgan forši sakot līdz tam, ko viņi dara, un arī Laurim Veipam arī iznāca grāmata pagājušo gadu, un pārējiem, man liekas, top. Raimondam Ķirķim arī iznāca. Un, jā, un tā kopumā, jā, es cenšos sakot, bet ne pilnīgi visam man sanāk tikt līdzi, bet jā, noteikti. Kā tavuprāt, vai vispār latviešu dzejā var runāt par kaut kādām paudzēm un par kaut kādiem, nezinu, tādiem tā kā posmiem, teiksim, tagad esat jūs stāp, tad pirms tam Ostups, Viguls un tad tālāk ņemot Vērdiņš. Man liekas, tu pats pateici tikko. Nē, bet tā vai arī, viņas... man liekas, ir, jā. Man liekas, ka tā arī ir kaut kā, tā paudžas, tas būtu arī tas pats, ko es būtu saukusi. Bet, teiksim, jā. tā dzejas valoda jūt, kā atšķirās ideāli un nezinu, tēmas vai valodas izteiksme. Kas tieši ir tas atšķirīgais? Ne, teiksim, it kā tāpat jau mēs arī savā starpā esam ļoti atšķirīgi, bet varbūt tas, kad varbūt, ka mēs neesam tik ironiski, vai arī, es nezinu, ir kaut kāds tāds, jā, tie teksti ir mēdz būt tādi bišķīt naivi, nē, bet kaut kādi tādi, jā, es nezinu, grūti pateikt, bet atkal, teiksim, Raimonds Ķirķis raksta pilnīgi savādāk un ļoti īpatnējā tādā arī, man liekas, intelektuālā veidā, kas nav, kas ļoti atšķirās no tādiem tāda tipa tekstiem, kādas rakstu, piemēram, es. Bet, jā, tā kā es domāju, ka tur ir kaut kādas atšķirības, kuras var just, bet arī tā pārāk novienkāršot es laikam arī nevarētu, kaut gan es par tiem zvejniekiem varbūt domāju, kā kaut kādas paudzes zvejniekiem, bet man būtu laikam arī, man būtu grūti tomēr tā baigi vispārināt. Bet kaut kādas tādas kopīgas sajūtas bišķīt
bija šeit ir tajā savā starpā kaut kāds tajās tekstos, kaut kāds tāds sirsnīgums varbūt bija šķīt, kas agrāk varbūt nebija tik izteikts un vairāk bija kaut kāda tā ironija vai kaut kas tāds. Es nezinu, bet tas ir tāds minējums. Tā man varbūt, ka kurš tavu prāt varētu būt, ja tā padomāt un konkrēti gribētu, konkrēti tev uzprasīt, kurš dzejnieks vai dzejniece ir šīs 10 gadus balss? Ak, Dievs! Es nezinu. Nē, apmēram, kurš tas jā, arī pieņem. Vari mēģināt izvairīties no atbildes, bet Man liekas, ka pirmkārt tā ir tāda lieta, ko bieži vien saprotu pēc tam. Man tā liekas, bet tā ir, tas ir ļoti tāds, bet arī 10 gadus, tā kā pēdējos 10 gadus. Es nezinu, tas ir tāds traks jautājums. Man ir ļoti grūti atbildēt, laikam. Man liekas, ka kaut kas tāds ļoti dzīves un laikmetīgs ir, piemēram, gan tajā, ko dara Kirills Ēcis, gan Marija Luīza Mēļķa, piemēram, ar tekstiem. Man tas patīk, bet tāda laikmeta balss man būtu grūti laikam tā pateikt. Un varbūt, ka to ir vieglāk izdarīt kaut kā atskatoties, bet tagad tu pats tur esi iekšā, man ir laikam grūti tā pateikt. Un arī kaut kā negribās kādu baigi izcelt, godīgi sakot. Es nezinu, Man patīk, kad ir vienkārši daudz un dažādas tās balsis, un tu vari viņās visās pakavēties. Un es kā saprotu, ka tur, teiksim, bija Klāvs Elsbergs un tādā garā, un tad tev ir tāds, tā ir tā laika balss, bet vai tur, es nezinu, vienalga. Bet kaut kā būtu grūti, laikam, tā uzreiz nosaukt. Bet man šķiet, ka, kopumā visi tie jaunie dzejnieki ir kaut kas tāds foršs. Bet viņi ir mani draugi arī bišķī, tāpēc tas nav baigi objektīvi. Vienmēr sakot, pēc 10 gadiem tu atkal viesosies šeit. Un tad jau tu zināt. Sagatavojiet vēlreiz šo jautājumu. Tev ir dzeja rakstīšana, tev ir māksla, zīmēšana, glezniecība. Kā tev ar mūziku? Tev ģimene, man liekas, visnotaļ muzikāla. Jā, ir tāda lieta. Es tagad arī biju kaut kāds pusaudzis, tad es sāku spēlēt ģitāru, es gāju uz ģitāras kursiem, un es arī spēlēju klavierus mājās un kaut kādas tādas lietas, bet tad vienā brīdī es saprotu kaut kā, ka man... ka es varu visādas dziesmas iemācīties, bet man nebija īsti tā sajūta, ka es varu kaut ko pati sacerēt. Un tad es sapratu, ka arī 3 lietas tas jau ir ļoti daudz. Rakstīt un zīmēt, tas jau ir daudz priekš manis kaut kādā ziņā. Bet tad vēl, ja man būtu vēl mūzika jātaisa, tas būtu diezgan traki. Un tad es vienā brīdī vienkārši to kaut kā nolēmu tā kā nogriezt no sevis bišķīt, bet nekad nevar zināt. Kas notiks. Varbūt spēkšņi uztaisīšu grupu, vai man būs solo projekts, bet, protams, kad mans tēvs ir mūziķis, un tad mums mājās vienmēr ir bijuši instrumenti un viss kaut kas, un tad jau arī kaut kādā ziņā mēs visi, kas mēs esam bērni, savā veidā izmēģinam mūzikas instrumentus un kaut ko paspēlējam un tā. Mans vecākais brālis ir tagad ļoti, ļoti iekšā ģitāru spēlē un spēlē grupā Nikotīņi. Un, bet es kaut kā atteicos no tās mūzikas vienā brīdī. Es saprotu, ka man pagaidām pietiek ar literatūru un mākslu. Bet tas ir ļoti daudz klausos mūziku. Man patīk klausīties mūziku. Tas man kaut kā baigi palīdz arī kaut kādā ziņā radošos procesos, man šķiet. Un tā, bet tā. Būs vēl kāds jautājums? Nē, ja tā, tad pasākums jau vēl nav beidzies. Jā. Vai, piedodiet. Tātad,
Mazs pārsteigums dzejniecei, jo mūsu biblioteka bija izsludinājusi mazu tādu zibens konkursu, dzejas konkursu, kur varēja piedalīties visi, kas raksta dzeju, iedvesmojoties no mūsu viešņas Lotes dzejoļkrājuma Meitene. Tā kā tas konkursa laiks bija ļoti īss, tad darbu nav daudz, es atļaušos tos nolasīt. Meitene, mana skaistā draudzene ar gariem matiem un sārtiem vaigiem, ar gariem svārkiem un zemšu kurpēm, vai cik skaista viņa šodien. Meitene, mana skaistā draudzene ar puķu pušķi rokā un raitiem soļiem ritmā, sārtiem vaigiem starojot un svārkiem plīvojot, pat stiprais vējš šo sievišķo skaistumu neizjauktu. Meitene, mana skaistā draudzene, cik jauka un smaidīga, kā tikko uzplaucis zieds, kā garām lidojošs tauriņš. Autore ir Daniela Velta Drīksne. Nākošais. Vai man bija izvēle? Man izvēle? Vai tad var? Nebija. Mans vārds jau to pasaka. Mana dzimšana nebija pārsteigums. Kaislības vai apzināts lēmums neesmu prasījusi. Jau esot mammas vēdrā, jūtu to uzlikto nastu. Smaržas, piespiestās kleitas un svārku korģēšana, vaidus un pukstus par maziem izmēriem, starp visiem lielumiem piedzimu es. Guļu un skatos apkārt, lielākoties tikai pelēkajos griestos. Blakus var redzēt lelli ar skaistiem matiem, un blakus man ir rozā svārki. Vai ir citas krāsas? Jā, tur sarkanā, tētim zils krekls. Es augu ar krāsām, uzspiestām un bez izvēles. Ar Olmes tiešajiem vārdiem meitenes tā nedara, un viņas rozā adītām zeķiem, kuras reizēm kodam man stilbiem, reizēm tikai adītie svārki bija draudzīgi un maigi. Untumi, spīts un pa vidu melnā skropstu tuša. Daudzie labie jā un daudzie nepatīkamie dusmīgie nē. Tās vēdera durstošās sāpes un traucējošās migrēnas, kad skolā sportu kavēt ļāva bez mitas. Skūveklis, pincete un atkal tā skropstu tuša. Neskaitāmas lūkšanas, kaut tikai tās zeķu bikses izturētu. Un tad vēl, tās iznākušās krūšturas tīpas. Manas kājas, žēl, ka veikalā nebija mans izmērs. Viens patiesas mīlestības skatiens un skaļš jā, pienākumi, atbildība un tās uzliktās lomas, meita, māsa, draudzene, sieva, mamma un tad sieviete. Vai man bija izvēle? Nebiju jautājusi. Autore Santa Rudzīte. Vispirms es tevi nosapņoju. Smaidu, gaišos matus un jau pēc dažiem gadiem lepni stūmu tavus ratus. Vispirms mēs lēni soļojām, bet drīz jau pakaļ skrēju un sāku piemirst, kā ir, kad var iedzert karstu tēju. Cik reižu galvu saķēru par taviem bērna niķiem un klusēju, jo zinu, tur ir par maniem stiķiem. Es pinos tavās dziesmiņās un sapinkātos matos un dažbrīd tā kā spogulī tad pati sevī skatos. Kad dienas smagums nospiedis un ikdienība moka, to visu projām aizslaucīt var tava mazā roka. Tev vienmēr prātā viltības un kāda jauna kleita, vakar, šodien, rīt, man prieks, ka esi mana meita. Liec mani zemē, sauc spiedošas meitenes kavalieru rokās. Liec mani zemē, čukst koka sēkla, ieripodama zālē. Liec mani zemē, čukst simtgadīgais. Liec mani zemē.
Autore Sabīne Klenhofa-Prūse. Un vēl 2. Nenāc aiz muguras, neelpo pakausī, tagad esmu es cita. Bez skolas, kladēm un burtnīcām, bez baltā, kā tāfeles krīta. Es viegli atskatos pagātnē tai elpā, kas silti dvašo, caur manām garajām vasarām un rudens lietavām plašām. Meitenes skolas solā, meitene fotogrāfijā. Tā meitene, kuru šodien redzu, esmu tikai es pati. Nevaru aiziet no sevis nekur, nevaru aizmirst un atteikt. Meitene skolā es biju kādreiz, nevaru sev pateikt. Nenāc aiz muguras, neelpo pakausī. Tagad esmu es cita, izaugusī meitene tā, bez baltā tāfeles krīta. Autore Andra Gaigala. Un vēl viens. Un pēdējais. Meitene. Tu sevī sāpes nes, kuras citiem neredzamas, bet zinu, ka spēks tevī liels mīt. Tu kritīsi un celsies, jo gars tevī liels. Meitenes dvēsele ir maiga kā pieneņpūka, tikai pieskaries tai maigi un neaizpūt. Meitenē mīt vairākas dabas. Tā var būt sildoša kā saule, un augsta kā brāzmains vējš, tā var būt rāma kā kalns un postoša kā negaiss. Tajā var ietilpt visas varavīksnes krāsas un katru dienu izkrāsot citā krāsā. Tieši tādēļ tā vīriešiem liksies kā neatminama mīkla. Bet uz sievietes sirdi vienmēr viena atslēga spēs atslēgt durvis, un tā ir mīlestība. Es arī gribēju teikt ļoti lielu paldies visiem autoriem, kur iesūtīja dzejolīšus. Un 24. septembrī, kad noslēdzās konkurss, mēs izlozējām arī dāvaniņu no Talsu galvenās bibliotēkas. Un šo dāvaniņu mums šoreiz ieguva Daniela. Vai Daniela ir uz vietas šobrīd? Labi, lūdzu, nāc. Jā, paldies Lotei, un Lote vēl gribēja teikt arī pāris vārdus, jo viņai arī ir sava simpātiju balviņa, ko pasniegt vienai autorei. Lūdzu. Man pārsteidza, nesagatavot bišķīt, bet tā kā es šo to tomēr biju paņēmusi līdzi. Paņem mikrofonu, lūdzu. Jā. Jā, pareizi, jo ierakstā neko nevarēs dzirdēt noteikti. Jā, nu, ļoti liels paldies par šādu sagaidīšanu ar dzejoļiem. Tā ir nopietna padarīšana un ļoti pagodinoši. Un kurš lika uzvarētāju. Jā, nu, mani īstenībā uzrunāja visvairāk, ja nemaldos, Santas Rudzītes ceļolis, kurā bija, jā, man liekas, visādas tādas arī skarbākas lietas. Es atvainojos, palabošu Sintija. Sintija? Tiešām? Ok, jā, labi, jo es pierakstīju. Sintija Rudzīte. Tagad es gribu pārbaudīt. jā, tas jau man šķita ļoti tā... Nu, tur bija visāds ļoti foršs nianses, piemēram, par radītām zeķēm, kas kož tilbos, un arī tādi visādi diezgan smagnēji jautājumi, kas, man liekas, tomēr ir tādi, par kuriem ir vērts runāt, un jā, tāds, jā, tiešām Sintī, bišķīt skarbs dzejols, bet man likās
kaut kā skaists tajā savā atklātībā. Un, nu jā, es domāju, es varētu uzdāvināt šo komiksu grāmatiņu, jo tur arī ir tas viens komiks, kurš vismaz ir arī bijis daļēji dzejolis. Tad tur būs kaut kas saistīts ar dzejām. Jā, tas būs no manis. Paldies Jā. Sintijai. Paldies, Sintija šodien šeit nav, bet es gribēju arī piebilst vēl to, ka ļoti jauki, ka šis dzejols uzvarēja, jo Sintija tas bija pats pirmais. Ko? Dzejols. Jā. Viņai ir jāturpina Tā kā tas rakstīt. vēl, Tas ir nopietni. Jā. Ok, jā, tas pierēzes apsveic ar pirmo dzejolu Sintiju. Jā. Forši. Labi. Paldies, Lotte, ka Labi, šodien jā. viesojies. Paldies Paldies visiem par uzmanību. klātesošajiem. Jā. Tas mums arī viss. Paldies.